Tīrs. Esiet sveicināti zemesargiem! Sveiks! Brīvi! Ir pienācis kārtējs jaunais gads, apmācību gads, kad jau pilnā sparā mums notiek pamata apmācība jaunajiem, bet te pašā laikā jums, kā pieredzējušiem, ir māte daba radījusi tādus apstākļus, ka beidzot mums ir ziema, sniegs, sauls, un ka mēs varam normāli dabā izbaudīt to un sagatavoties. Šo mācību mērķis ir dot jums kopējo ieskatu, kā cilvēka organisms uzvedās pie zemām temperatūrām, kas ir darāms tīri taktiski, lai pareizi maskētos ziemas apstākļos, lai arī tālāk to varētu pielietot sadarbībā ar citām vienībām ziemas apstākļos, lai mums izdodas. Nespēju tur, kur ap kaulu man jāapgriež, es griežu ar šito vietu, kas ir tuvāk pie spala. Lai droši, lai tā, lai pāri. Okay. Nu, tu mēs liekam uz uguns, kur virsū, lai viņš sautējās. Kā jau pirms tam teicu, varam cept ar iesmu un varam arī izmantot katliņu, uzcept nedaudz iekšā pa vienam gabalim. Protams, tas būs mazāk efektīvāks, bet es uzskatu, ka vislabākais būtu šis ar buļļonu, jo varat arī padzert. Mācības ir veiksmīgi noslēgušās, visi dzīvi, veseli ir atgriezušies. Cerams, ka visiem ir gandarījums par paveikto darbu, bet pirmkārt gribētu pateikties jums visiem par jūsu izturību, pacietību, ka jūs bijat spējīgi šīs dienas pavadīt plecu pie pleca ar kolēģiem, mācoties, skatoties, kā pildīt uzdevumus ziemas apstākļos. Manā skatījumā jūs esat paveikuši ļoti daudz, un tāpēc man patiesi prieks un gandarījums. Tagad es jums varu novēlēt tikai laimīgu ceļu māju, atpūsties, un tad tiekamies nākošreiz un turpinam mācīties.